Vadims pierunā Helēnu necelt skandālu, bet gan izmainīt no Petersoniem naudu. Oto ierodas atvainoties Elzē, bet Elza nevēlas ar viņu runāt. Oto ielien mājā atpakaļ pa logu, Helēna nespēja savaldīties un sastrīdas ar Martu, Leons ieraug savā mājā Oto. Tas nost man žaketi. Forša žaketi? Es tev teicu, lūdzu nolas man žaketi. Nepiestāv varbūt. Žaketi, ja tu nenovilk žaketi, tad... Ak, ja nenovilkšu. Un kas tad būs? Kas tad būs? Tu žoļ, nāc šurp. Nāc šurp. Nāc. Halo! Mārīte, čau! Klau, tev taču tagad ir brīvstunda, vai ne? Jā, ne, es tev gribēju jautāt, vai tu nevari lūdzu ieskrīt pie maniem bērniem klasē, es drusku kavēšu. Nē, viss kārtībā, man jāizskrien līdz Petersona viesnīcām, man jāstiek Leons. Nē, nekas nav noticis, vienkārši viņš neceļ mobīlos, grib pārliecināties, vai viss kārtībā. Jā? Paldies tev. Paldies. Jā, labi. Atā. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu vārdiem, kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Oto, izbeidziet! Leon, viss labi? Izbeidz! Godīgi mazā. Es nezinu, vai tev ir vajadzīgs šitāds vārds. Что у вас произошло в этом кафе? Ну зачем ты вцепилась в волосы Марты? Она мне еще получит. Все Петерсоны от меня еще получат. Мы на 5 минут с Петерсоном вышли. Зачем ты вцепилась ей в волосы? Я просто не выдержала. Мы же с тобой договорились. Я почти уже условился снимать компенсации. Допустим, Подожди, я ему сказал. Выслушай меня. Я ему сказал, что как только ты получишь компенсацию, ты сразу же покинешь этот салон, ты не будешь проходить рядом с этой гостиницей. Что делаешь ты? Ты вцепилась в волосы Марты. допустим, эту компенсацию сунет знаешь куда? Знаю. Не собираюсь отсюда никуда уезжать. Да не надо тебе будет никуда уезжать. Если бы я договорился о компенсации, ты бы взяла Марту, я бы договорился с папашей, и мы бы получили и компенсацию, и салон. Теперь что? Ты вцепилась ей в волосы, потом пришла и говоришь Петерсону. Просто она... Что? Она меня обвинила. Да не надо было поддаваться на провокацию. Она ее обвинила. Ну и что? Да речь не о простой какой-то провокации. Она думает, что я виновата в смерти ее мужа. А разве не так, что?
Ну, прости. Ну еще и ты. Ну, прости. Ну как ты не понимаешь, это же мой несчастный случай. Ну, прости. Да не дам я никому себя обзывать убийцей. Но я не буду. Никто тебя не обзывает. Man pat prātā neienāca, ka tā Helēna tās satrakosies. Sāp? Mazliet. Nekas es viņai arī sadevu. Nu, kā tā jūs sākāt tā kauties? Ko tad lai es daru, ja man sit ar somiņu pa seju? Vēl matos ķers iekšā. Jā, tā Helēna ir temperaments. Oi, es tikai ceru, ka mums šitā pēc vēl lielākas problēmas nesāksies, ka viņi tagad taisnā ceļā neaizskries pie apdrošinātājiem un nemēģinās iestāstīt, ka mēs te paši kaut ko dedzinājām. Nu, es domāju, ka tik traki nebūs, gan jau Vadims to savu psihomēķu savaldīs. Nu, es ceru, ka tev taisnība. Un, ja Helēna turēs muti, tad varbūt viss nokārtosies, nebūs nekādu problēmu. Vismaz savējie jau nepalaidīs muti. Nu, es nebūtu par to tik drošs. Ir vēl kādas problēmas? Aivar, tu man visu solīji izstāstīt. Nu, es nezinu, vai to var nosaukt par problēmu. Zenta nav patreiz tā sevišķi labvēlīgi pret mani noskaņota. Es viņai pateicu skaidru, nepārprotamu. Nē. Nu, tu saproti, par ko es runāju? Es saprotu, par ko tu runā, jā. Bet, es nedomāju, ka Zenta darīs ko tādu. Nē, viņa, protams, mēģināja tevi ieriept, atskrienot pie manis un visu izstāstot, bet, diez vai viņai pietiks prātu darīt ko vairāk. Un, jēgas jau arī nav, viņa taču tomēr grib saglabāt normālas attiecības ar tevi. Nē, darbu vismaz, es domāju. Aivar, par Zentu nevajag uztraukties. Nu, cerams. Neviens nesagaida. Varbūt vajadzētu uzzvanīt? Vēl jau laiks ir, varam nedaudz uzgaidīt. Jā, tiem Petersoniem gan naudas netrūkst. Reti kurš klients pirms atlīdzības saņemšanas var uzsākt remontu. Ja nauda ir aizlikt, jau nevar. Jā. Un kā tev liekas ar gadījumu? Viss kārtībā? Redz, grūti pateikt, kamēr eksperti savus slēdzienu nav devuši. Bet, uz šo brīdi nekādas apzinātas dedzināšanas jau neredz. Labdien! Vai mēs varētu lūdzu Aivaru Petersonu satikt? Jums tikšanās norunāta? Norunāta? Kas te jūs tādi būtu? Tādi nopietni cilvēki izskatāties. Vai tad no kāda drošības dienesta vai no policijas? Jums ir iemesls gaidīt policiju? Ko jūs? Es jau tāpat, starp citu. Redz, kad tā raķete uzsprāga tajā ugunsgrēka vakarā. Es uzreiz nodomāju, nezinu, vai tas tā īsti likumīgi ir tāda uguņošana bez speciālistu uzraudzības un tad vēl telpās. Bet, privāti īpašumā jau laikam drīkst, vai ne? Paši saimnieki, ko grib, to dara. Jūs gribat teikt, ka tajā vakarā šeit uguņošana bija? Ja. Man jau dikti bail no tādiem trokšņiem. Man jau pat bail, kad šampaniešu pudelē korķis izšaujas. Varbūt par šo jautājumu mēs varam aprunāties kādā klusākā vietā. Tas daudz laika neaizņems. Bet, protams. Kungi, aiziesim uz terasi. Lieliski iesabiet. Oto, ko tu te dari? Kas tev vispār likuši šeit vilkties? Es tev teicu, lai tu vācies projām. Tu to nesaprati? Viss, kas mums kādreiz ir bijis, ir beidzies. Kas tev vēl nav skaidrs? Ko tu ņemies? Tas smerdels nav pat spējīgs piecelties kājās, lai normāli man sadot pa purnu. Paklausies, tūlīt pat vilks nost to žaketu un vāksies projām, saprati? Nē, nesapratu. Velc nost, Oto, velc nost! Nē, varbūt es gribu, lai viņš viņu novelk un izsviež mani no mājām ārā, kā tas viņam pienāktos darīt. Dzirdi? Es ar tevi runāju. Es dzirdēju. Un tad svem pies augšā, smerdēl. Davai, rādi, davai. Nē, es negribu to. Kas ir? Dzirdēji? Tās vīrs nomīz jēgu. Izbeidz. Nomīz jēgu. Izbeidz, Oto, tas paliek stūbi. Lūdzu, izbeidz. Kas ir? Ko? Zini, ko es tavu vīri vietā izdarītu? Es zinu.
Nu, ka es riebas kārtot attiecības tādā veidā. Kas ir bail? Nē. Bail? Pēc tam man būs jālāp tas punis, ko es sadauzīšu. Nē, lūdzu, izbeidziet, lūdzu, pietiek, viss, lūdzu, lūdzu. Kur tu tik ilgi biji palicis? Parunāji ar Leonu? Milī, ne tikai parunāju, bet pierunāju. Saprot, šo te saturu izlējam izlietnē, lūdzu. Un tad viņš, cik es saprotu, viņš devās pie savas sieviņas. Un ap šo laiku man tāda sajūta, ka viņi ir izlīguši noteikti. Un štuko pa savu jauno medus mēnesi. Un tā viņš tev paklausīja, ko un mierīgi gāja, es neticu. Bet te ir pierādījums, ja? Un ja tu netici, tad ej pārbaudi. Dakteris vai viesnīcā nav? Nu, paldies Dievam. Jā. Es citādāk to nepārdzīvot, ja viņš atkal savām rokām sabojātu savu ģimenes dzīvi. Nē, nu, saprot, viegli jau vispār negāja. Tu saprot, ar večiem ja nevar tā uzreiz tā kā smagu artilēriju. Jā. Blūdi. Tur tā, no vienas puses, no otras puses jau, zin tā, bet es tā taktiski, tā, protams, pielietoju savu to smalko enerģiju, es tā, vispār, pierunāju, viss ir kārtībā. Bet, redz, Mildiņ, nelaime tāda, ka tā enerģija no manis tagad iznākusi ārā. Un man tur tagad tā enerģijas vietā ir šausmīgs tukšums. Vai tev nav kaut kas garšīgs, ko varētu man... Lūdzu, apsēdies, gan jau atradīsim. Jā. Tam es ticu. Jā. Tam es ticu, ka tev tur ir tukšums, bet tam es neticu, ka Leons tik viegli ļāvās pierunāties. Viņš nav tas cilvēks, kurš klausa citu padomiem, jā. Tu man netici. Vai klausies, vai tu domā, ka es tev melotu? Nē. Galvenais ir tas, ka Leons ir nācis pie prāta, jo Elziņa taču ir zelta cilvēks. Un iedomājies pazaudēt šitādu meiteni. Tas būtu galīgs neprāts. Man ir pieriebies, ka tu dari pār manai meiteni. Ko tu nojūdzies? Es kādai tavai meitenei? Viņa man sieva nevis tavu meiteni. Vācies ārā no mājas, jokaidī! Zini, man prātā ir nenāk. Ko? Elza, ejam. Pagaid, nekur es neiešu. Nekur es ar tevi neiešu. Atnāca tas ķēms un tu uzreiz visu atkal pārdomāji? Leon, es nevienu brīdi neesmu domājis ar viņu kaut kur iet, viņš melo. Skaties. Nu, Leon. Skaties man acīs. Paskaties man acīs. Vai viņš tevis dēļ izdarīja to, ko es izdarīju tevis dēļ? Vai viņš izdarītu? Vai viņš, ja viņš tev zinātu, kas tu īstenībā esi, ko tu esi izdarījis, vai tu būtu viņa sieva tajā brīdī? Ja viņš pazītu tev tik ļoti, kā es tevi pazīstu, vai tu būtu viņa sieva, tu padomā divreiz pirms tu kaut ko saki. Leon, Par ko ir runa? Pagaid. Es nezināju, ka viņš ir šeit. Godu vārds es nezināju. Viņš bija, bet es viņu aizdinu. Es nezinu, kā viņš tika iekšā. Droši vien tu ielīdi pa logu, vai ne? Tu jau bērnībā visur līdi iekšā. Viņš ielīdi pa logu. Tu nekad nebūs laimīga ar to džeku. Oto, ej prom. Nekad. Ej prom. Žaket novāc. Paldies par informāciju. Lai jums laba diena. Mēs Petersona kungu varam satikt. Jūs iet taisni un tad pa kreisi. Visu labu apdrošinātāju, Visu labu. kungi. Visu labu. Zeta, kas tie tādi bija? Tie bija tie apdrošinātāji? Ko tu te čuksti, ka neko nevar saprast? Ko viņi gribēja? Neko viņi negribēja. Prasīja man, kur ir Petersona kabinets ar šokolādi pacienāja. Un tā par to iedeva tev šokolādi. Zenta, tu taču viņiem neizstāstīji par ugunsgrēku. Ko? Man nekas nebija jāstāst, viņi paši visu zina. Viņi zināja arī par raķeti. Paklausies, tu esi izmoldējusies, tu saproti, ko tu esi izdarījusi. Mums visiem tagad vajadzēja būt klusākiem un zemākiem par zāli. Mūs taču var atlaist, no mums var naudu prasīt. Jā, bet šokolādi, jā. Tu esi pārdevusies par to šokolādi. Tu saproti, ka mums tagad viss
Mūs pratinās. Un es nemāku melot, tu taču to zini, es uzreiz palieku sarkana un sarunāju visādas kaut kādas muļķības. Pasaka, kā tu to varēji, Zenta? Kā tu to varēji? Kā tu to varēji? Kā kaut kas slikts tā, kā tu to varēji? Kā kaut kas slikts tā Zenta vainīga. Tu saproti, man viss tas ir līdz rīklē. Man līdz rīklē tas viss ir, tu saproti vienreiz. Ja es būtu zinājis, ka notiks kaut kas tāds, es mūžam tevi nebūtu atstājis divatā ar Helēnu. Var paredzēt kaut ko tādu. Paklau, cik ir pulkstenis tiem apdrošinātājiem nav jābūt klāt? Haidies, pavisam aizmirsu. Mārtiņ, vai tu nevar atstiept no savas istabas vēl kādu glāzi? Viņi taču būs jāuzcienā, un man te galīgs vakar glāzi. Jā, es tūlīt tā. Tā, jā, šitos es ņemu pati, tūlīt būšu. Vai, labdien! Labdien, lūdzu, nāciet iekšā sēdieties. Kādu vīnu, kādu konjaku? Es ceru, ka viss ir noskaidrojies beidzot, un mēs tagad varam to lietu, kas atsīt, apslacīt. Gluži viss vēl nav noskaidrots. Es domāju, tik lielās uguns nelaimes jau visu līdz galam nekad nevar noskaidrot. Varbūt tas mums nebija nelaimes gadījums. Kā nebija? Kā jūs gribat teikt, ka ugunsgrēks, kas izcēlies dēļ īsavienojuma elektroinstalācijās, nav nelaimes gadījums? Jā, mums ir cita informācija. Izskatās, ka ugunsgrēks būs izcēlies citu iemeslu dēļ. Sveiks, Gunāriņ! Sveiks! Sveiks, Gunāriņ! Ielai man vienu maziņo. Konjeciņu? Nē, šņabilēji. Man tīra manta patīk. Nē, vēl jau darba laiks. Štruncē visu darbu. Odzo. Tad priekā. Priekā? Ielai vēl vienu. Svinam kaut ko vai taisam otrādi? Aiz bēdām ko? Svinam. Zini? Būtu tu vecis teikt, ka tu gribi vienkārši piedzerties. Lai trešo. Tu esi droša? Vai? Beidzot man tas Aivariņš redzēs, ko nozīmē godīgu sievieti izmantot un pēc tam izmest miskastē. Zenta, tu miskastu. Kā viņš pret mani izturs? Paklausies, kā viņš pret mani izturs? Tā kā pret tādu kaislauķi, tā kā pret tādu tepiķi, kur viņš savas glaunās kurpes var noslaucīt. Gunār, saki, vai tava Rita kādreiz pret tevi tā ir izturējusies? Vai ir? Paga. Mums ar Ritas ir savādāk. Mēs tomēr esam precējušies, mēs mīlam viens otru. Tev jāsaprot, ka... Es viņu nemīlu, ko? Es viņu nemīlu, bet viņš mani par cilvēku viņš neuzskata. Nekas. Tagad viņš par visu samaksās. Ko samaksās? Ko tas izdarījusi? Zeni, tu taču neesi izmuldējusies nevienam par ugunsgrēku, ko? Un kas ir, ko? Apdrošinātāji bija ļoti laipni un pretimnākoši cilvēki. Tu vispār to apjēdz, ko tu esi izdarījusi? Tev vispār... Ja Petersons nedabūs to naudu no apdrošinātājiem, viņš to naudu pieprasīs no mums? No manis nekā nav ko ņemt. No manis nav nekā ko ņemt. Man ir tikai bārnīši. Man nav ne mašīnas, man nav ne mājas, man nekā nav. Proletariāta atradusies. Paklausies, par tādu lietu kā parādcietums, esi kaut ko dzirdējusi? Tad tāda ar vēl pastāv. Ja nepastāv, tad uzcels. Priekš tevis. Varēs arī tur sēdēt līdz mūža galam, slaucīt gaiteņus. Man vienalga. Man vienalga, kur mazgāt. Sliktāk jau kā te, kā pie Petersoniem nekur nebūs. Ko nozīmē cits iemesls? Kā jūs to domājat? Tāda informācija mums ir. No kurienes? Mēs jums gribētu uzdot dažus jautājumus. Protams, lūdzu, tās ir jūsu tiesības. Sakiet, vai jūsu viesnīcā tika rīkoti sarīkojumi, deju pasākumi? Teiksim, tiem, kam pār 50? Nē. Un striptīz vakar? Nē. Un arī uguņošana jūsu telpās netika veikta? Raķetes šautas iekštelpās? Raķetes iekštelpās, cik es zinu, tas notiek ārā.
Petersona kungs un kundze, man liekas, ka jūs kaut ko noklusējat. Ir pamatotas aizdomas, ka jūs abi šo to slēpjat. Pagaidiet, bet tas ir absurds. Pagaidām ekspertīze turpinās, un ar jūsu atļauju mēs gribētu nopratināt liecinieks vēlreiz. Protams, lūdzu. Lūdzu, tas ir jūsu pienākums. Pagaidām viss uz redzēšanās. Visu labi. Johaidi. Žakets žēl. Leonita, es nezināju, ka viņš ir šeit. Klausies, tu saties to Džeku, varbūt pasaka, lai viņš atdod. Nu, beidz, lūdzu. Kaut ar tam nav nozīmes, es tik un tā to apģērbu gabalu vairs nekad nevilkšu mugurā. Kā tu man netici? Es ticu, protams, ka ticu. Tikai... Ko tikai? Kas tas ir, ko viņš pieminēja? Ko tad? Viņš teica, ka viņš tavā labā ir izdarījis kaut ko tādu. Tu viņam esi kaut ko parādā? Kādā ziņā parādā? Viņš teica, ka viņš tavā labā ir izdarījis kaut ko tādu, ko viņš... Viņš teica, ka es to nekad nedarītu. Kas ir tas? Par ko ir runa? Tas ir kaut kas nopietnas? Pagaidi. Kaut kas vairāk? Par tiem jociņiem uz matrača manā mājā? Nu, beidz, tā bija vienreiz, tā bija kļūda, Jā, Leon, es saprotu. Kas ir tas, kas jūs saistā? Vairāk par šo vienu kļūdu. Idioti tu esi. Tu esi pilnīga muļķa. Kā tu varēji apdrošinātājiem pateikt par ugunsgrēku? Tā ir jāzvan. Veciem Petersīlim jābrīd. Nevienam tu nezvanīsi. Pats ievārīja, pats, lai tiek galā. Tu vispār apjēdzi. Tu atceries, kas to visu savārīja. Ja apdrošinātāji neizmaksās Petersīlim naudu, tad mums būs jāmaksā tiem, kas rīko tos striptīz vakarus. Sveiks, teja, kafija. Stiliņš mainījies, forša žaketa. Tāda kā Leona. Tā ir daktarīša žaketa. Kas te noticis? Zini, ko? Tinies. Kā tad, jā? Kā kaut kas interesants, tā tinies. Tinies. Kas, viss labi? Jā, viss ir labi. Forši? Ko pasūtīsiet? Iedzert. Galvenais daudz. Aha. Sūdi? Nav tādēļ. Sīvot. Tātad tu šobrīd esi godīgi pret mani. Tātad ar Oto jūs nekas vairāk nesaist kā bērnības atmiņas. Un tas... Kniebiens tur. Beidz, lūdzu, Leon. Ko? Lūdzu, beidz. Nē, piedod, es kaut kā ne tā pateicu. Mēs varam to nosaukt savādāk. Kaut kā delikātāk, varbūt nesauksim vispār nekā. Kas ir tas, kas jūs saist? Es tev prasu to. Tas man ir svarīgi. Vai tiešām tu to nesaproti, ka tas man ir svarīgi? Pagaidi, lūdzu, Leon, paklausies, neuzvelcies, lūdzu. Paklausies. Viss, kas kādreiz ir bijis, tas viss ir pagājis. Man visi rēķini ir nokārtoti. Jā? No manas puses viss ir beidzies. Beidzies, jā. Jā. Nu, lūdzu, mēģini man noticēt, nav nekā tāda, par ko tev vajadzētu uztraukties. Nav, nē. Ir. Es visu varu saprast. Es varu saprast spītību, es varu saprast bērnības atmiņas, es varu saprast visu. Es varu saprast visu, kas ir emocijas. Es tikai nespēju mēlus. Tu šobrīd melo. Nē, es tev nemeloju. Es domāju, ka mums šobrīd vajadzētu padomāt par šķiršanos.
droši karā jādodas. Aiz manām durvīm spēlējas tavs baltais pusēs.